Ļauj pie tevis man šovakar nākt. Labrīt! 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 Labrīt, puiši! Vai pasaulē loku mest, tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Tas taču ir baigi forši. Paldies! Viktorija, tev ir talants. Paldies, es cenšos. Vikča, tu labi sajaudi! Liels paldies! Lūdzu! Uguns, kurs kvēls ar tevi man sildīt un redzēt vispirms. Kristaps Kalniņš. Es nodarbojos ar motokrosu. Šogad esmu sācis tikai profesionāli nodarboties ar motokrosu. Mans vēlējums, ko es gribētu sasniegt, tas ir tikt kaut kādā pasaules reitingotā turnīrā. Mani sauc Kaķa Romano, es nodarbojos ar badmintonu, esmu vairāk kārtējā Latvijas čempione un Latvijas izlases dalībniece. Mani sauc Elīna. Nodarbojos ar kalnu slēpošanu, šogad pārstāvēju Latviju Eiropas jaunatnes olimpiādē un esmu kandidātos uz pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Mani sauc Niks, es spēlēju basketbolu, es spēlēju futbolu, un mūsu moto ir spējām nogalbēt. Mani sauc Āni, ar savu deju kolektīvu esmu piedalījusies jau 2 reizes Latvijas jauniešu dziesmu deju svētkos. No mēģinājumiem šajos svētkos atceros sāpošās kājas, neizdevušos rimējumus un caurās pastalas. Es domāju, ka dziesmu svētki ir simbols Latvijai, ar ko mūs atpazīst visā pasaulē. Mani sauc Anija, es spēlēju Siguldas jauniešu pultāju orķestrī Sudrabskaņu un ar saviem panākumiem esam pazīstami visā Latvijā, kā arī pirms kādu laika piedalījāmies starptautiskā konkursā Prāgā, kur dabūjām godalgot 2. vietu. Mani sauc Ringals Mūzis, un 2005. gadā es piedalījos dziesmu un deju svētkos. Tos dziesmu svētkus atceros kā viskarstākos, jo tur bija daudz cilvēki, un, protams, tie bija emociju pilni. Varbūt kādreiz es vēlētos piedalīties vēlreiz dziesmu un deju svētkos. Zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vest. Manuprāt, katram latvietim vajadzētu piedalīties vispārējos deju un dziesmu svētkos. Vai pasaulē loku mest, tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man. Labdien, es esmu Kristers Ločmels, dziedu korī un spēlēju ģitāru jau no 7 gadu vecuma. Es šogad piedalījos Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos, dziedāju korī. Sajūtas bija vārdiem neaprakstāmas, un to saprast var tikai tad, ja pats piedalās. Mani sauc Patricija, un mani sauc Eva. Mēs piedalījāmies starptautiskā projektā Utopija,
un devāmies ceļojumā uz Rumāniju, kurā nesām Latvijas vārdu pasaulē. Prezentējot materiālu par Latvijas dzīves līmeni dažādos vecumos. Mani sauc Niks, un es piedalos Utopija projektā. Pavisam nesen mēs uzņēmām viesus no 7 dažādām Eiropas valstīm. Mēs ieguvām daudz jaunu draugu, iepazinām citu valstu kultūru un kopīgi pavadījām daudz laika. Tas bija neaizmirstami. Mani sauc Megija. Es piedalījos projektā Duzelāža, kas ir Eiropas mazpilsētu organizācija. Tajās pārstāvēju Latviju un Siguldu. Mani sauc Edijs, un es palīdzēju veidot video materiālus projekta Utopija ietvaros. Tautas un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā